galvenais, jebkurā situācijā palikt par cilvēku, nevis par dzīvnieku. Un tad būs labi. Jo es dzīvoju ar domu, kad nevis дружба дружбой, а табачок врозь, bet es dzīvoju, kad в тесноте да не в обиде. Un ja mēs viens par otru parūpēsimies, tad visiem viss būs labi. Kaut kādas valsts šitā te presē bija uztaisījusi video rolīt par to, kad Latvijā esot problēmas ar granulām. Un ļoti daudz metās uzreiz virsū par to, ka nekāda problēma nesot un tā tālāk. Nu, kā redzat, problēmas ir. Un problēmas ir nevis tikai pircējiem, bet problēmas ir pārdevējiem. Šodien es apzvanīju gan Latgranulu, gan Ogres granulas, gan šitās Dobeles granulas, ja? Pārdevējs visu kaut kāds apzvanīja. Un viņu nav. Nu, tā kā tās problēmas ir. Un es ļoti labi saprotu, ka tie, kas dzīvo dzīvokļos un ir ļoti tālu no viss šī, ja? Viņi jau var kaut ko gudri iekomentēt. Bet tas jau nemazina problēmu. Tie, kas bļaustās vajadzēja tur ragavas vasarā, ratus ziemā un tā tālāk. Jā, protams, jā, vajadzēja. Ja runa iet par malku vai kaut ko tādu. Bet es uzskatu, ka granulas tas ir tieši tas pats, kas griķi, rīsi, tolets papīrs. Jā, respektīvi viņas beidzās, to aizbrauc un nopērc. Tāpēc es uzskatu, ka nedrīkst būt sautīgam un domāt tikai pašam par sevi. Es pazīstu cilvēkus, kuriem ir jau pie 6 paletēm ar granulām mājās, un viņi joprojām iet un izpērk ārā vēl tur maksimāli, cik var. Kāpēc tas ir jādara? Nu, atstājiet taču citiem, kuriem nav. Nu, es nezinu. Es sakarā ar to, ka man ir universālais katls, un es paskatījos uz tiem nabagiem, kur tajā mašīnā tur salst, jā, gaidot granulas. Es atstāju viņiem, tāpēc, ka pateicu, ka tur būšot kaut kādas 4-5 paletes, ne vairāk. Es nopirku sev reku briketītes, pakurināšu ar viņām. Visiem pietiks. Man pietiks ar šitām, kādam pietiks ar granulām.